Nu, ekonomikai jābūt prioritātei numur 1. Un to, kamēr mēs to nesapratīsim, mums visu laiku pietrūks un mums liksies, ka citi ir labāki nekā mēs. Un tā mēs zaudējam uzticību savai valstī. Jo mēs gribam lepoties ar to, kas mums ir. Mēs ar sportistiem lepojamies, ar māksliniekiem lepojamies. Bet ar ko mēs varam teikt, ka mēs lepojamies ar kuru no uzņēmumiem? Ar Mikrotiku lepojamies. Ar Printify lepojamies. Ar Printful apvienojās gan abi. Cik daudz cilvēku tu aizbrauc uz ārzemēm, tu saki, man ir Printiful, tas ir Latvijas. Cik viņu zina? Vai, piemēram, Mikrotiku, cik zina, tu aizbrauc uz, Spāniju? Nu, gan jau rūters mājās viņiem ir, bet vai viņi zina, ka tas ir Mikrotiks? Jā, un tas ir tas stāsts. Par Boltu pēkšņi. Nu, labi, ar Baltiku reklāmies. Mums ir foršā avio kompānija, viņi gan ir dārga un visu laiku jāsubsidē. Bet drīz arī. Labi. bet tas ir tas stāsts, ka mēs gribam ar savu ekonomiku lepoties. Un mums ir, lai valsts pastāvētu, mums ir jābūt par kaut ko ļoti lepniem. Un teikt, šo valsti ir vērts aizsargāt, jo tā ir vērtība. Dziesmas valoda, tas ir ļoti svarīgi, tas ir tāds pamats, bet uz tā ir jābūvē tāds, kā mēs pievienam vērtību un kā mēs pievienam vērtību ne tikai priekš sevis, bet priekš visas pasaules, jo tad mēs esam interesanti. Jā, mēs vispārībā, ja godīgi iepazināmies meditācijas retrītā, man liekas. Klusuma retrītā. Jā, tas gan tā. Jā. Mēs nezināju, kas tu esi, ne tu droši vien, kas esi, bet kā tev tas palīdz meditācija? Tas ir būt saskaņā ar sevi. Teiksim, Tā kā, tomēr tas ir saskaņā ar sevi, tad tas ir nepazaudēt to savu iekšējo pārliecību, citu cilvēku troksnī. Tieši tā. Tu jau citādi nevar pateikt, kas ir, cilvēks nevar pateikt, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Ja nav sava ētikas principi skaidri saprotami, bet, lai būtu skaidri saprotami ētikas principi, nepārtraukti jāskatās, vai tas, ko es daru, atbilst manai pārliecībai. Un parasti tā, ja tas atbilst pārliecībai, un tu esi pārliecināts, tas ir pareizais lēmums, tad parasti viss notiek labi. Ja tu ej prom no saviem iekšējiem ētikas principiem, tad ilgtermiņā tas parasti noved pie negatīvām. Tas ir tāds, liekas vienkārši, ka tā pareiza atbilde ir tāda, bet baigi grūti šatad. Mēs jau tomēr esam kaut kādā vidē, kur mums kaut kā jāiekļaujās un tā kā jābūt gana labiem priekš visiem, un tad vienā mirklī jau tu pazaudēji, vai tas ir tavs lēmums, vai citi cilvēki to grib. Tāds, man liekas, tas ir tāds, latviski sakot, slippery slope tāds. Tas tad, kā es to parasti mēģinu risināt, saprotot, kāds ir virsuzdevums. Kad nevar atrisināt problēmas tajā pašā līmenī, kur viņas radušās. Kas ir lielā ideja vai virsuzdevums, ja tu to visu laiku spēj tā kā sarunas laikā atcerēties. Piemēram, šodien mēs runājam, mēs mēģinām padarīt skaidrākas, neskaidras lietas. Ja tu visu laiku atceries sarunas laikā, tad tu vari šādi vari arī runāt, un tā jebkurā jautājumā. Labi. Virsuzdevums. Tad sāksim ar tavu, varbūt virsuzdevumu. Tad kas bija tavs virsuzdevums, ka tu nolēmi startēt uz šo pozīciju Latvijas universitātē, vadīt lielāku universitāti? Kas bija tavs virsuzdevums, ko tu gribi panākt savā šī laikā, kamēr tu esi? Es gribu panākt, lai universitāte kļūtu par tādu zināšanu, informācijas un avotu Latvijā. Jā. Tādu vēl vairāk darīt to un darīt varbūt citādi, kā es redzu, kā universitāte varētu attīstīt un kļūt par tādu zināšanu, kompetenču centru, kas palīdz attīstīties Latvijai. Starp citu, mūsu dibinātāji, kad viņi dibināja universitāti, viņi to arī nodefinēja ļoti precīzi 2 vārdos. Un tas ir zinātnē, un kas ir domāts globālai zinātnē. Faktiski mēs iekļaujamies zinātnes kopējā pasaulē, un mēs radam
zināšanas kā vērtību, ko sniedzam visai pasaulē, tādā veidā atnesot arī zināšanas uz Latviju no visas pasaules, un otrs ir tēvzemē. 2 vārdi - zinātnē un tēvzemē. Kā mēs šīs globālās pasaules zināšanas nododam sabiedrībai Latvijā. Tas ir, es domāju, tik lakoniski un skaidri pateikt, kāda ir universitātes misija, labāk nevarēja, un to nodefinēja 19. gadā. Labi, bet kas tad ir prioritāte? Prioritāte ir, dabūt labākus studentus, panākt, ka viņi labāk mācās, dabūt labākus pasniedzējus, vai, panākt to, kad, ieviest mākslīgu intelektu visos priekšmetos, vai, vienkārši varbūt tu vari vairāk precizēt tos mērķus. Tie visi ir līdzekļi pāris lietām. Un tas lielais uzdevums ir, ka ir Latvijā tāds zinātnes un zināšanu centrs, kur vajadzības gadījumā katrs var iegūt savu nākotnes potenciālu. Uz universitātē nāk studēt tāpēc, lai padarītu individuālo nākotni, katrs savu individuālo nākotni labāku. Universitātē paver iespējas. Un faktiski cilvēki nākot uz universitāti, izvēloties, ko viņš grib studēt, viņš izvēlās savu sadarbības loku, viņš izvēlās savus nākotnes varbūt kolēģus un networku, tīklojumu vai networku, kā mēs tagad sakam, un atbalsta sistēmu. Mēs palīdzam cilvēkam kļūt veiksmīgam nākotnē. Tas ir tas lielais uzdevums. Labi, tu minēji, ka viņi izvēlās to, ko viņi grib mācīties. Kas tad ir tas, ko mūsdienās izvēlās mācīties? Vai tu redzi kaut kādus virziena maiņas? Tur senāk bija IT uzņēmēji, vienā brīdī bija psihologi, tad bija juristi, kas tagad grib būt studenti. Un tas interesantākais ir tas, ka tās top studijas, ko studenti izvēlās, ir ļoti maz mainīgs. Bet valsts to zinām mērā var ietekmēt. Piemēram, pagājušajā gadā, kad 2 vai 3 gadus valsts konsekventi runāja, cik svarīgs ir skolotājs, pēkšņi skolotāji bija populāri. Un mēs savācām diezgan daudz potenciālos studentus, kas varbūt agrāk bija atlikuši studijas, un viņi nāca studēt, kas ir labi. Bet universitātē populārās programmas ir tāpat arī psiholoģija, jurisprudence, uzņēmējdarbība, veselība, ārstniecība. Un tas tādas, kur ir ļoti liels konkursus uz vietām ir. Un tieši budžeta vietām. Tā kā es teiktu, ka ir kļūdaini domāt, ka mēs iedodot, piemēram, finansējumu, visi kļūs par datoriķiem vai par IT speciālistiem. Diemžēl tā Latvijas realitāte ir tāda, ja mēs kaut ko nefinansējam, cilvēki turpina gribēt studēt to, ko viņi studē. To, ko viņi grib, jā. To viņi grib, un viņi izvēlās braukt uz ārzemēm. Šī ir vairāku valstu pieredze, kas arī domāja, ka viņi var fokusēties uz to, kur viņi ir labi, un nepiedot pilnu spektru. Un kas notika? Piemēram, ja nepiedāvā kino, ļoti dziļas zināšanas kino mākslas, tad brauc uz Igauniju. Jo tur ir, piemēram, labas studijas, teiksim, kino mākslā vai uz Lielbritāniju. Cilvēks nesaka, labi, nav kino, būšu par fiziķi. Labi, kā tu uzskatīji par to braukšanu prom, ja tu pieskāries, kā tu uzskati, tas ir labi vai slikti, ka brauc projām? Kas brauc projām? Droši vien, ka tie, kas ir īpaši tur gudri, kas tiek supers universitātēs kaut kādās labajās. Tas, man liekas, arī kaut kāds trends ir. Vispār, ka jāmācās ārzemēs. Man liekas, tā cilvēku tāda vispārējā viedoklis ir, ka šeit ir super labas tur vidusskolas, tur, pirmā ģimnāzija, otrā Rīgas valsts ģimnāzija, tur trešā, un tad vēl ir, ja tu gribi medicīnu, tad Stradiņos, jā, ir labi, un ja tu gribi biznesu, tad Stokholmas skola labi. Tas ir kaut kāds tāds viedoklis. Ja kā varbūt šo tu vari challengeot un pastāstīt, kā tad ir īstenībā? Es teiktu, ka pasaules top universitātes, protams, ir labi. Tur es uzreiz saku, teiksim, ja tu tiec pasaules, labākajā desmitniekā vai Eiropas labākā desmitniekā, tad tas ir labi. Ja tu saki, nē, es mēģināšu tikai tikt uz ārzemēm, tāpēc, ka ārzemēs ir labi, tad es teiktu, ka tas nav galīgi pareizi. Universitātes noteikti ir Latvijā, ne tikai Latvijas universitāte piedāvā
zinātnes universitātes piedāvā ļoti labu līmeni, tāpēc arī Latvijā studēs diezgan daudz no ārzemēm, sākot pat no veterināra medicīnas, beidzot ar kvantu fiziku vai kvantu algoritmiem. Tā kā, bet kādi trendi ir, tie gan ir interesanti. Ja bakalaura līmenī es teiktu, ka Latvija piedāvā ļoti labu līmeni, tad ko Latvija īsti līdz galam vēl nepiedāvā, ļoti dziļu specializāciju. Ko cilvēkiem ir vērts, ja viņi grib maģistra līmenī iet ļoti dziļi kaut kādā ļoti šaurā specializācijā. Piemēram, bērnu psiholoģija. Es piemēram saku, bērnu psiholoģija, koncentrējoties tikai uz bērnu psiholoģiju. Mēs esam pa mazu, lai piedāvātu tik ļoti šauras tēmas, vai, piemēram, kvantu fizikā. Mums nav fizikas programma, mums ir kvantu fizikā. Ja tu gribi strādāt ļoti šaurā, un tu saprati, ka tā ir tava īstā zinātnes nozare, tad tas ir ceļš, kur atrast šo ļoti šauro specializāciju, vienkārši tāpēc dēļ apjoma. Mums to ir grūti izdarīt, bet tādās vispārējas zināšanas iegūt ārzemēs nevienmēr ir pats labākais, sevišķi, ja tu gribi palikt Latvijā. Labi, tad lielais jautājums ir tāds. Ja tad redzam, ka, lai vai kā, es nezinu, varbūt interesanti arī dzirdēt tavu viedokli, bet tomēr no Lietuvas, Igaunijas atpaliekam tur pa gaismas gadiem, 15, 20 gadiem. Kā viens no iemesliem varētu būt tomēr kaut kāda tās izglītības līmenis. Iespējams. Ja? Tad lielais jautājums, kā to Latviju tomēr padarīt gudrāku, lai mēs būtu spējīgāki un tik ļoti no tiem kaimiņiem neatpalikt. Ja tā mēs tagad tā pa lielajām lietām runājam, tad es teiktu mācīt oportunismu. Labi. Un kāpēc to? Tā sarežģītā daļa, kāpēc mums vieniem iet labāk, vieniem iet sliktāk, mēs varam vēsturiski to ļoti labi iziet cauri, kādi bija notikumi, kādas lietas notika agrāk un kas ir ietekmējuši situāciju tagad. Es teiktu, ka viens no tādiem milzīgiem, es domāju, mūsu neatrisinātiem jautājumiem ir attieksme pret risku. Vienkārši. Un attieksme pret tādu sadarbību. Divas lietas. Mēs Latvijā esam lieliski speciālisti. Labi juristi, labi ārsti, uzņēmumi vidēji lieli vai mazi. Ļoti labi uzņēmumi savās nišās. Ar ko atšķirās Lietuva un Igaunija, viņiem ir daudz vairāk savu lielu uzņēmumu. Un jāatbild uz jautājumu, es lēnām nonākšu pie atbildes, uz jautājumu, kāpēc viņiem ir daudz lielu uzņēmumu un mums ir daudz mazu uzņēmumu salīdzinoši. Mums nav lielu savu uzņēmumu, gandrīz neviens, ja mēs tā pa lielam runājam. Izņemot Latvenergo, kas ir valsts, par ko mēs tagad nerunājam. Un Igaunijā ir, Lietuvā, man liekas, cik viņa miljardieri ir, vairāk kā 10. Mums neviens. Un iemesls ir vienkārši, kāpēc es nonāku pie oportunisma. Kā mērīt panākumu? Kā latvieši mēra, kas ir panākums? Kā tev liekas? Nezinu, man liekas, ka tas ir labs jautājums. Nezinu, parasti latvietiem uzprast, kā viņiem iet normāli. Kas ir panākuma mērīšana? Kas ir panākums? Kas tev ir panākums? Man kas ir panākums? Gads ir labi pabeidzies. Kā tu rēķini, kas ir labi pabeidzies gads? Droši vien kaut kādam vajadzētu būt pieaugumam, cerams, kaut kādā, 50, ne 50, labi, 30% pieaugums apgrozījumā, tas jau būtu tā kā labs gads. Un tā atšķirība ir tāda, ka teiksim, mēra panākumus tie, kas veido lielus uzņēmumus, viņi mēra potenciālā. Speciālisti mēra pieauguma procentos pret iepriekšējo gadu. Labi. Ko nozīmē potenciālā? Tātad es esmu nopircis vēl 3 jaunas rūpnīcas. Tātad man nav svarīgi, cik ir tagad pieaugums, svarīgi, cik man būs, kāds ir jaunais izraiz potenciāls. Man bija, 100 smagās automašīnas, tagad man ir 300. Tas nozīmē, ka pēc tam es izaudzēšu vēl vairāk. Faktiski tu savu panākumu mēri kā potenciālu nākotnē. Speciālists savu panākumus mēra kā pieaugumu pret iepriekšējo gadu. Man ir labi, manai ģimenei ir labi. Es varu braukt biežāk komandējumos, man mazāk jāstrādā ir.
jo man ir vairāk brīvā laika, tāpēc ir lielisks pavadīts gads. Un parasti viņi aug vienā nozarē. Tie, kas mēģina šādi augt, teiksim, kā potenciāli, viņi visu laiku mēģina diversificēt nozares. Viņi strādā vairākās nozarēs. Un parasti finansē tās attīstīt nozares no vienas nozares finansē jaunās, principā diversificē ražošanu citās nozarēs. Un tas ir, kā izskatās, ar ko atšķirās Latvijas un Lietuvas biznesa vide pēc būtības. Tā teikt, nevis audzēt esošo, bet likt jaunas likmes. Visu laiku mēģināt, kas ir jaunais. Jā, likt jaunas likmes, tā teikt, nevis attīstīt to vienu esošo maziņo, es saprotu to domu. Bet tas ir arī, es saku, tā dziļākā būtība ir, kas ir tavs panākums. Potenciāls. Jā, latviešiem problēma, man liekas, kā tu pats minēji, jau ir ar sadarbību, ka īsti nevienam neusticamies. Jā, es atceros kaut kad jaunībā nodarbojos ar biogāzes rūpnīcu, mēs cēlām, es atceros, ka mums bija kaut kāda, jāsāk bija nodarboties to lauksaimniecību, jo zemnieki nevarēja visas izēvielas saražot, un tad mēs sākām pirkt tur kaut kādas tās zemes, un tad mēs blakus lauksaimniekam prasām, ka tev ir tur traktors, tu savējo tur ražu novāks, tad tu vari aizdot mums, vai, nezinu, atbraukt pats, izdarīt to darbu, mēs tev par to samaksāsim. Viņš kā, jūs idioti esat, jums taču tur var būt akmeņi. Tas parāda vienkārši to, ka tā sadarbība vispār nav iespējama. Bet jāsaka, divas lietas, kas ir atšķirīgas starp citu Lietuvā un Igaunijā, kas man likās tā zīmīgi. Un pirmā lieta ir tāda, ka viņi daudz ātrāk šo saprata, un ko viņi ieviesta caur vietējiem, it kā viņu automu un dažādiem fondiem ieviesa finansējumu, lai viens Lietuvas uzņēmums varētu nopirkt citu Lietuvas uzņēmumu. Faktiski M&A darījums veikt. Viņi finansē M&A darījums. Mēs līdz tam vispār neaizdomājāmies. Mēs tikai finansējam vai startupus, vai finansējām aizdevumus esošo biznesa attīstībai. Viņi uzreiz saprata, ja mēs dodam finansējumu ar ļoti fiksētiem izējas nosacījumiem, nevis tā kā bezgalīgi piedalāmies peļņā, bet piedalāmies ierobežoti peļņā. Un ko tas nozīmē, ka mēs faktiski labi, piemēram, ne vairāk kā 3 reizes mēs ņemam vairāk, ja tu vari pārdot pēc tam uzņēmumu tur 10 reizes, tad tā ir tava peļņa. Viņi palīdzēja finansēt, pārpirkt citus uzņēmumus. Kā rezultātā viņiem bija atbalsta sistēma lielu uzņēmumu veidošanai, kas mums nebija. Un otra interesantā lieta, viņi nav investīciju un attīstības aģentiem, viņam ir inovācija un attīstības aģentūra. Nianse, bet pilnīgi cits uzsvars uz pievienotās vērtības radīšanu sistēmā. Jā, man liekas, ka Lietuvā vēl ir arī viena forša lieta, kad tur vietējais Lija, Altums, vienalga, kā mēs viņu saucam, ja tu atrodi, piemēram, ja kāds atnāk startups pie tevis ar ideju, un ja tu esi gatavs, viņam dot 200,000, tad Lijā iedos vēl 200,000. Tādā veidā, ja ka tu vari sadalīt risku, tad tev būs nevis viena investīcija, bet jau 2 un lielāka varbūtība, ka viena izdosies, un tad tu atkal varēsi investēt tālāk. Jā, tieši tā, bet tas nozīmē, ka tev vēl kāds jāņem kapitālu. Vai ir kādi jādod, kas tev uzticās. Un, ja atrod kāds tev uzticās, tas nozīmē, ka tev jādalās ar varu savā uzņēmumā. Un tā arī, man liekas, ir labā validācija. Nevis Lijā, un kas tur Altums izvērtē ar saviem 1000 lapām, kaut kāds, man liekas, tur jānošaujās, lai kaut kādu atbalstu dabūtu. Es pat nekad neesmu dzīvē tur pieteicies, bet anyway, kad man liekas, kad ir izcila validācija, piemēram, Lietuvā ir startups, ir investors, kas tam tic un dod naudu, tā ir labākā validācija, un tad tu vienkārši iedod otru pusi. Jā. Un te ir jāsaprot, ka, lai uzņēmumu augtu, es tagad stāstu par tādu izaugsmas teoriju uzņēmumu, ir vairāk etapi. Un tas pirmais, pie kā Latvijā mēs atduramies, diezgan bieži audzējot uzņēmumus pie izmēra. Un izmērs ir atkarīgs no vienas lietas, cik viens cilvēks var kontrolēt izaugsmi. Un parasti tas ir apmēram mūsdienās apmēram līdz 10 miljoniem apgrozījuma un kādiem 20 cilvēkiem, kas strādā. Tu var kontrolēt viens cilvēks. Tev nevajag sarežģīt IT sistēmas, tev nevajag vēl vienu vadības līmeni. Un tas ir komfortabls līmenis pie zināmas kompetences. Problēma, ja tu gribi augt nākošajā solī, tev vajag vēl vienu vadības līmeni, tas nozīmē, kādam ir jāuzticās. Un kādam ir jāmaksā daudz, lai viņš būtu kompetents, kas ir risks. Un otrs, kas ir tev jāievieš sarežģītas IT sistēmas,
kas ir ļoti mūsdienās dārgas. Tas ir atkal 100 000, lai varētu kontrolēt to daudz lielāko uzņēmumu, kur tu nevari ikdienā nokontrolēt. Tas ir risks un ir daudz uzņēmumu, un ne tikai Latvijā, visā pasaulē, kur izvēlās neaugt, tāpēc, ka tur vajag citu kompetenci un dalīties ar varu. Labi. Un šī ir arī tāda, es tagad vairāk stāstu no tādas uzņēmējdarbības attīstības teorijas, kas ir milzīga bremze, plus tev ir jāiet jaunos tirgos. Un tev ir jauns produkts jaunos tirgos, kas visriskantākais variants, kas tev jādara ir. Labi. Man ir pieredze, es kādos 12 tirgos es aizgājis, bet jautājums, tu aizskārām eksportu, vai to var iemācīt skolās strādāt ne uz Latvijas, eksportēt produktus? Vai to vispār var iemācīt? Atkal mēs atgriežamies pie tā, tur ir jābūt tiem oportunistiem. Kāpēc Latvijā nav oportunisti? Kas ir problēma? Kāpēc baidamies no savas ēnas? Un kas ir oportunists? Oportunists tas, ka viņam, piemēram, 3 reizes pasaka, ne, viņš saka, super, 4 reizes būs jā. Tieši tā. 3 reizes bankrotē, labi, man ir jauna ideja. Man šodien ir jauna ideja, tieši darīšu tālāk. Un kāpēc nav? Tad es varētu atsaukties uz Rungaņa teikto, ka mums ir bijusi daudz stingrāka negatīva atlase, demografiskā atlase nekā citās valstīs. Es dzirdēju viņu šo. Labi, pastāst līdz galam. Pēc Otrā pasaules kara mums bija Kurzemes katls vairāk kā gadu. Visi, kas gribēja, viņiem tomēr bija un bija oportunistiski un aktīvi, viņiem bija iespējas tikt uz ārzemēm, aizbraukt no Latvijas, jo viņiem bija negatīvā pieredze pēc pirmām izsūtīšanām un vispār viņi sapratnēja, nebūs labi. Kaut kāds labais genofons vienkārši pametis Latviju. Tas ir tas, ko es saku. Lietuvā un Igaunijā tā nebija. Viņus ieņēma 2 nedēļu laikā. Gan Lietuva, gan Igaunija. Viņam nebija viņam aizstāja pat tie gudrie palika iekšā. Jā, viņam nebija iespējas. Un otrs variants, kas bija Latvijai atšķirīgs, kas bija atšķirīgs, bija tā atšķirība bija tajā, ka Latvijā bija daudz vairāk attīstīta industrija nekā Lietuvā un Igaunijā. Būtiski lielāka, faktiski industrija bija Latvijā. Lietuvā bija lauksaimniecība. Kā rezultātā Padomju Savienība ieved daudz lielāko apzināti. Izdarīja tā, ka to rūpniecisko potenciālu un lielu migrantu no Krievijas un Padomju Savienības skaitu ieved tieši uz Latviju, tāpēc, ka te bija rūpniecība, te bija kā attīstība. Lauksaimniecībai nebija nepieciešams migrācijas elements. Tur lietuviešiem bija attīstīta lauksaimniecība, kā laukos saimniecībās strādāja, tur nebija ļoti liels darba spēka nepieciešamība. Bet savukārt rūpniecībai bija. Man liekas, ka aptuveni 1 miljonu cilvēku ievada. Jā, bet kāpēc? Ļoti atjaucās tas latviešu genofons. Jā, bet kāpēc? Tāpēc, ka tieši Latvijā bija šī ļoti attīstītā rūpniecība. Tā kā tas nospēlēja mums varbūt par sliktu. Šī ir Gata Krūmiņa, kurš ļoti pētīja šo periodu, kas notika no vēsturiskā ekonomikas vēstures viedokļa. Viņš teica, mums šis rūpniecības attīstība Latvijā tieši starpkaru laikā un arī Krievijas impērijas laikā faktiski noved pie tā, ka mēs bijām ar potenciālu daudz vairāk piesaistīt migrāciju no bijušās Padomju Savienības. Labi, bet tad atgriežamies pie tā pamatmērķa, kā tu saki, pamatmērķis šodien izdomāt, kā to Latviju tomēr padarīt gudrāku. Ja, tad tas varētu būt tas skelets, pa kuru mēs mēģinām operēt. Attiecīgi jautājums, tad kas ir problēma? Viduvēji pasniedzēji vai viduvēji skolnieki? Kas ir, kur ķerties klāt? No kuras puses? Redzi, ja mēs padarīsim Latviju gudrāku, bet mums, tiem gudriem cilvēkiem, nebūs kur strādāt, gudri, viņi visi dodās uz ārzemēm. Un tā ir tā, es domāju, lielākā problēma, jo mēs strādājam ļoti augstas pievienotās vērtības, zināšanās, ļoti dziļās pasaulē pieprastajās zināšanās. Viņus pieprasa visur. Mums jābūt blakus ir industrijai, kas spēja paņemt šos gudros prātus, un vai arī viņiem pašiem ir jārada šī industrija. Un tur gan es teiktu, ka bez valsts atbalsta, dažādām intervencijām neīsti. Es domāju, lielākā problēma ir, ka Latvijā cilvēki īsti nesaprot ekonomikas domāšanas un ekonomikas nozīmi.
Un es daudz domāju, kāpēc cilvēki uzskata, ka ekonomika mums nav svarīga. Ja mēs paskatāmies uz vēlēšanām, mēs nebalsojam par tie, kas piedāvā ekonomikas attīstību, mēs balsojam par visiem citādiem jautājumiem. Un tur ir varbūt vairāk iemesli, kāpēc ekonomika neliekas svarīga. Viņa vispirms ir ļoti sarežģīta, ļoti grūti atkārtot to, kas vieniem citā vietā. Un man bija ļoti interesanti stāsts. Man bija jāpasniedz balvas skolēnu olimpiāžu uzvarētājiem. Vienā auditorijā bija skolnieki, kas saņēma balvas matemātikā, un otrā bija, kas saņēma balvas olimpiāžu uzvarētāja ekonomikā. Es sāku savu to uzrunu, jo man bija jāpasniedz balvas ekonomikas olimpiāžu uzvarētājiem ekonomikā. Es teicu, ekonomika ir viena no sarežģītākajām zinātnēm pasaulē. Pusi no auditorijas, kas mācījās matemātiku, sāka smieties. Es teicu, jā, bet es paskaidrošu, kāpēc. Jo ekonomika pēc būtības risina neatrisinātu problēmu. Un neatrisinām problēmu, kur neviens nav atrisinājis, mums ir ierobežoti resursi un neierobežotas vajadzības. Un kā efektīvi atbildēt uz jautājumu un efektīvi sadalīt resursus, pieejot neierobežotām vajadzībām, kas ir šis efektīvs rādītājs. Tas, ar ko nodarbojas ekonomika. Un cilvēkiem viņi nevēlas atbildēt uz šo jautājumu. Cilvēki negrib atbildēt uz jautājumu, jo tas ir ļoti smagas izvēles. Man liekas, ka atsevišķi matemātika, protams, ir lieliski, bet tomēr tā ekonomika, tas, ko tu saki, ir redzēt kopsakarības, visas kopsakarības. Tad vajag šito, nevajag to, un kā organizēt visu to ķēžu tā kā posmus, ja? Nevis tikai atsevišķi sarēķināt. Tad tu beigās arī tur rēķini. Tā kā, man liekas, ka tie, kas tur smējās, ka tik beigās nav tā, ka tie ekonomisti tur beigās smiesies vēl pēc kādiem gadiem 20. Jā, bet šie ir tie jautājumi, ka vēlmes skaits ir, un mēs to redzam pie budžeta. Mēs runājam pirms tam par budžetu. Ir bezgalīgi daudz pareizu vajadzību, kādas ir jāieliek budžetā. Bet rocība ir tik, cik ir. Un kā sadalīt viņus visefektīvākajā veidā, tas ir tas, par ko būtu jāatbild ekonomikai. Lai valsts kopumā attīstītos veiksmīgi, ir jāsakrīt apmēram 8, 9 kategorijām jābūt pilnīgi skaidri, ko mēs darīsim. Tādiem virzieniem. Pirmais ir cilvēka kapitāla attīstība. Skaidrs, par to visi runā. Bet ko nozīmē cilvēka kapitāla attīstība? Tev jābūt pilnīgai skaidrīgam 4 politikās. Izglītības politika, veselības politika, demogrāfijas politika un migrācijas politika. Un ne par vienu no šiem jautājumiem mēs negribam skaidri diskutēt un dot atbildes. Nākošais. Un tas ir tikai viens jautājums. Tas, ko es pateicu, tas ir viens jautājums - cilvēka kapitāla attīstība. Otrs jautājums ir tehnoloģiskā attīstība. Kad es par šo runāju, daudzi cilvēki nevar atšķirt, ar ko atšķirās inovācijas no tehnoloģijām. Un tās ir pilnīgi divas politikas. Inovāciju attīstības politika, tas ir faktiski pamats produktivitātei. Tehnoloģija attīstība pamats efektivitātei. Un tehnoloģija attīstība ir tas, ka cik tehnoloģiski attīstība mēs esam, tas nozīmē, mēs spējam ražot daudz dažādi masveidā kaut ko. Mums ir automatizācijas līmenis, mums ir robotizācijas līmenis, kāds mums ir politika šajā jomā. Inovācija, savukārt, kā mēs spējam radīt šās gudrās galvas, par ko tu prasīji, un radīt inovāciju sistēmu, lai mēs šīs gudros izgudrojumus spētu tehnoloģijas saražot. Tāpēc viņi ir atšķirīgi. Mūsu politikā viņi saliek kopā. Principā jūsu uzdevums būtu laicīgi identificēt tos oportunistus un tos gudros un viņus virzīt uz uzņēmēju darbību, lai viņi tad ražo tos uzņēmumus, kur tad tiem pārējiem būtu kur strādāt. Tie ir divi tikai. Tas atkal, kas ir nākošais, ir kā mēs konkurējam. Mēs neesam atbildējuši uz jautājumu, kas ir mūsu globālā konkurētspēja. Tas ir vēl viens jautājums. Un tur atkal ir divi varianti. Vai mēs konkurējam ar zemām izmaksām, vai mēs konkurējam ar pievienoto vērtību. Un ir precīzi valstī jāpasaka, kurā brīdī mēs būsim lētāki kā citi, kurā brīdī mēs būsim produktīvāki kā citi. Labi, mēs esam nonākuši līdz mūsu slavenākajiem jautājumiem. Kādam tad tavuprāt būtu jābūt Latvijas attīstības virzienam?
Jo, kā tu minēji, ka mums nav nekāda viņa, to es arī esmu identificējis, un tāpēc jautājums tev, ko tu redzi, kādam viņam vajadzētu būt. Es pabeigšu to stāstu. Kāpēc es pabeigšu? Tāpēc, ka tur ir vēl vairāk elementi, kas ir nākošais, kas ir jābūt, kāda ir mūsu finanšu stabilitātes sistēma. Tas nozīmē, kāds ir kapitāla tirgus, jo bez kapitāla tirgus nevar uzkrāt bagātību paudzēs. Ja tev nav skaidrs kapitāla tirgus attīstība, mēs katra paudze mēģinās uzsākt no nulles, kas ir neefektīvākais ceļš valstī kļūt bagātai. Otrs ir nodokļu sistēma. Vai nodokļu sistēma to veicinās, neveicinās, kāda būs nodokļu sistēmas un politika nodokļu ilgtermiņa politika nodokļos. Es tev varu pateikt, kāda būs. Ja mēs aizņemamies ar tādu ātrumu, tad nodokļu visdrīzāk nākamgad jau PVN par 2% būs lielāks. Pēc vēlēšanām, protams. Pirms vēlēšanām to neviens neteiks. Jā, ejam tālāk. Kas ir vēl jābūt pilnīgi skaidram? Kas ir Latvijas identitāte? Kas, ja piemēram, eksaktās zinātnes paskaidro kā būvēt māju, sauksim pa valsti kā māju, kāds ir tehniskie bloki, tad sociālās un humanitārās zinātnes paskaidro, kā mēs te dzīvotu saskaņā un vai mēs būsim motivēti un laimīgi šajā mājā. Tas nozīmē to, un kas ir mūsu vienojušs elements, valoda, kultūra. Bez tās ekonomika neskaidros, ja mēs nebūs motivācijas te strādāt. Kas mums vēl tur ir? Tur ir valsts efektivitāte. Un tas ir pierādīts. Absolūti. Mums ir vesela rinda pētījumi, kuri saka, ka, ja nav efektīva valsts pārvaldes efektivitāte, tieši saistīta ar ekonomisko labklājību. Tad bija ļoti interesanti pētījumi par dažādiem reģioniem, tieši reģionālā griezumā. Un arī Latvijā mēs redzam, viena reģiona attīstās, otra neattīstās, un kā tas viss tur notiek. Viss jau atkarīgs no vadītājiem. Nezinu, Cēsīs labs mērķis, Cēsis attīstās Liepājā, sakarīgs mērķis, Liepājā attīstās. Jā, un tas ir pierādīts, ka tieši pārvaldes, efektivitāte un kvalitāte ir tieši atkarīgs. Viss atkarīgs no cilvēka kapitāla. Labs cilvēka kapitāls, laba valsts, laba pilsēta. Ja ir vājš cilvēku kapitāls, vāja saima, tur kaut kāda... Un pēdējais, ko es gribētu pieminēt, ir faktiski šis sociālais kontrakts. Kā mēs vienojamies, par ko mēs vienojamies kā valsts. Un tos visu, ko es tikko nosaucu, tie ir kaut 8 ar apakš elementiem. Par to ir jāvienojās. Mums ir sistemātiski jāvienojas par šiem elementiem un viņu kombinācija, kas būs unikāla Latvijai. Tad Latvija attīstīs. Labi, ja tev būtu jāpiedāvā šobrīd, kas tavuprāt būtu pareizais Latvijas attīstības virziens? Es teiktu, ka pareizais Latvijas attīstības virziens ir iet precīzi definēt, kā mēs radīsim un atbalstīsim, atbalstīsim tieši industriju, lai veidotos šis pamats, kurā vietā šiem gudriem cilvēkiem strādāt. Un tas ir šie dažādie varianti, par ko tu jau minēji, par to, kā mēs atbalstam lielu uzņēmumu veidošanos, jo tie ir lielākie, kas maksā nodokļus, nelikvidējot pārējos, bet tieši kā mēs palīdzam, ka izveidojas lielu uzņēmumu, kā mēs samazinām starptautiskiem uzņēmumiem risku ienākt Latvijā, jo riska līmenis ļoti augsts un, kā mēs zinām, bez riska aprēķiniem nekas nenotiek. Un mērķtiecīgi virzītu pilnīgi visu uz robotizāciju, automatizāciju, jo cilvēku skaits, kāds mums ir, tāds mums ir. Un inovāciju attīstību. Pārveidot investīciju un attīstības aģentūru par inovāciju un attīstības aģentūru. Kā mēs radam augstu pievienoto vērtību. Es domāju, ka mums nav cita ceļa, un tad ir universitātes iesaistās, cilvēki iesaistās un zina, ka mēs veidojam šo augstu pievienotās vērtības ekonomiku Latvijā. Es neredzu citu ceļu, jo izmaksu būt par lētāko ražotāju pasaulē, kādā no jomām mums nav izredžu. Bet būt par inovatīvāko un ar augstāku pievienoto vērtību, kas ir lielākā problēma Latvijai šobrīd. Ja mēs paskatāmies tīri no ekonomikas viedokļa, lielākā problēma Latvijai ir zem pievienotā vērtība. Un nevar būt nodokļu bāzi, kas apmierinātu sabiedrības vajadzības ar zem pievienoto vērtību. Tur nav faktiski risinājuma no tādas ekonomikas viedokļa.
Principā tas, ko tu saki, kad universitātei principā būtu vairāk jāsadarbojas ar uzņēmējdarbību. Jā, un jāsadarbojās ar nosacījumu, ka uzņēmējdarbība ir gatava strādāt šajā vispirms nenoteiktības līmenī, jo arī izgudrojumi ir zinām nenoteiktība. Un otrs, kas ir, ka tā starpība starp zināšanu līmeni uzņēmumos, automatizācijas līmeņu uzņēmumos un universitāte nav pārāk liela. Tā ir lielākā problēma. Ja tā zināšanu starpība ir tik liela, tad ļoti grūti sadarboties. Kurā pusē to zināšanu nav? Es domāju, šobrīd es gribētu teikt, ka uzņēmumos, teiksim, viņi pieņem uzņēmumu lielā mērā pieņem lēmumu, reku ir tehnoloģiskais process, viņi var nopirkt gatavu tehnoloģisko procesu ārzemēs, atvest viņu uz Latviju. Es viņu pielāgoju, man ārzemju eksperti, kas ražo uzņēmums, iedod mums visu tehnoloģiju, un es sāku ražot. Tas ir tas klasiskais veids. Tas, ka mēs varam radīt kaut ko pilnīgi jaunu, vai inženiertehniski, vai pilnīgi jaunu izgudrojumu un ieviest viņu kā jaunu produktu. Cik mēs esam jaunus, unikālus produktus Latvijā dzirdējuši? Mikrotiks rūteri. Ļoti grūti konkurēt ar Cisco, bet teiksim, lielajiem priekšmājām ideāli. Jā, un tur strādā ar ļoti augstu to pievienoto vērtību. Lai klausītāji saprastu, ko nozīmē pievienotā vērtība. Piemēram, Nvidia, kas ir viens no dārgākajiem šī brīža uzņēmumiem, labākajiem pasaulē, viņiem uz vienu darbinieku ieņēmums ir virs 2 miljoniem. Katrs darbinieks atnes 2 miljonus. Man liekas, ka Nvidia bija vēl vairāk. Tas bija Facebookam un Apple'am bija virs 2 miljoni. Google'am ir virs miljona. Gan arī pie 2 miljoni. Amazonam 400,000, ja viņam visi noliktavu darbinieku. Katram ienākums uz vienu darbinieku 400,000. Vispasaules visproduktīviem uzņēmumiem ir 2 miljoni. Uz vienu darbinieku ienākums. Mums vidējais ienākums uz vienu darbinieku. Mazāks. Es domāju, teiksim, mēs skatāmies pret IKP, tas ir apmēram, viņu var pārreikināt, darbinieku skaits pret IKP ir apmēram 50,000. Ar kārtu mazāks, jā, bet man likās pat vēl mazāk, 20,000. 24,000, ja pārreikinus, tas ir uz strādājošiem. Ja uz visiem iedzīvotājiem, tad ir 25. 25, jā, tas tur tuvāk reāli. Jā, 25 ir uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un Igaunijā bija kaut kas starp 35 un 40. Jā. Un tā ir tā problēma, ka mums ir tā spēja radīt vērtību, jo apgrozījums gluži nav pievienotā vērtība no tādas ekonomikas aprēķina viedokļa. Ir EBITDA plus, peļņa plus algu fonds. Tas ir tas, ko mēs gribam. Igaunijā un Lietuvā tas ir vismaz 30% augstāk. Jā, un tas ir tāpēc viņiem no tiem pašiem nodokļiem sanāk finansēt katru to aktivitāti daudz lielākā apmērā. Jo mēs gribam atbildēt, es domāju, uz to vienu no jautājumiem, kā var būt tā, ka mums visās pozīcijās ir mazāk. Atcerieties, diskusija. Kur tad ir vairāk, ja visur pret IKP mums ir mazāk nekā kaimiņiem? Es dzirdēju šo diskusiju. Vēl nē. Mums visu laiku uzdodamiem, kā var būt tā, ka mums visās veselībā pret IKP mazāk, visur mazāk. Vienkārši mēs ieņemam. Mazāk ieņemam, mazāk varam tērēt, tas ir loģiski. Piemēram, vidējais OECD rādītājs, cik procentus ieņem pārdala caur nodokļiem sabiedrībai, ir 43%. OECD vidējais. Latvijā ir 3, mēs ieņemam, man liekas, 3 vai 3,4%. Un tev šī starpība ir tas, kāpēc mums katrā pozīcijā pret IKP mēs visur esam mazāki. Vēl arī, man liekas, tā attieksme pret uzņēmējiem un uzņēmējdarbību arī ir vienkārši nepareiza. Tā kā tur politiķi neko negrib par viņiem dzirdēt, tie ir kaut kādi sliktie krāpnieki un tāds. Man liekas, tas arī ir tāds, kad visiem jau jāsaprot, ka uzņēmēji ir tie, kas, man liekas, ka politiķiem vidējiem vispār liekas, ka tā nauda vienkārši rodās. Uzņēmēji nav tie, kas samaksā viņu nodokļos, kad viņiem liekas, viņi vienkārši rodās, kaut kur Eiropa ieskaita. Es teiktu savādāk, un tāpēc mēs sāku šo stāstu par to, kāpēc par ekonomiku neviens negrib domāt. Vispirms viņu sarežģīt, otrs, kas negrib atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem. Rezultātā ekonomika nav mūsu prioritāte. Un arī iedzīvotājiem īstenībā tā nav prioritāte.
Mēs specializējamies uz tā mazumiņu, kas ir mūsu budžetā, maksimāli efektīvu pārdali. Tā ir prioritāte. Pārdalīt to, kas mums ir, nevis domāt, kur tas rodās. Vai kā padarīt to, ka tas ir vairāk. Un es teiktu, ka nav politiskā pieprasījuma. Pēc ekonomikas ir politiskais pieprasījums, ir atņemt un sadalīt. Vienkārši efektīvi pārdalīt. Izklausās pēc politiskā slogana. Labi, vēl pamocīšu tevi nedaudz tomēr par to vidējo pasniedzēju un vidējo skolnieku, Vistu un Olu. Kurš tad ir, kas ir lielāka problēma, kad ir švaki tie, kas mācās, vai švaki tie, kas māca? Tā ir nepareiza dilēma. Labi. Un tas ir zināms visā augstākās izglītības telpā. Nav iespējams noturēt universitātē motivētu kolektīvu, ja ir demotivēti studenti. Labi. Un otrādāk, jā. Ja ir demotivēti pasniedzēji un nav motivēti, tad labie studenti prom. Kā dara pasaules top universitātes, ja viņas grib pacelt savu kvalitāti ļoti straujā tempā? Viņi faktiski ņem tikai tos, kas ir jau gudri. Rezultātā viņi var piesaistīt gudrus pasniedzējus. Un tad, pēc kāda laika, viņas prestižs tā pieaug, ka vēl no visām pārējām pasaules malām visgudrākie atkal mēģina kļūt šajā pašā universitātē. Labi, es tev izstāstīšu savu pieredzi. Vārds sakot, es atklāti sakot mācījos Latvijas universitātē finanses. Tas ir labi. Kas ir labi, jā, kas ir labi. Vārds sakot, bija vidēji virs vidējā motivēts kurs ar vidēji motivētiem pasniedzējiem. Un, to universitātes pabeidzu un man likās, ka man nelikās, ka es ieguvu lielu vērtību. Tā atklāti runājot. Un tad pēc tam es atceros, kad es maģistra grādu ieguvu Zviedru augstskolā, kas arī laikam ir zem Latvijas universitātes kopumā. Un tur jau nokļūstot, man likās, ka gan kādi cilvēki šeit mācās, gan kādu pasniedzēju, un cik interesanti viņi stāsta, un cik laba šī sadarbība. Un tad, tas man likās, es nezinu, ka es iegūstu 10 reizes vairāk. Jautājums, vai to kaut kā var pārnest, jo tā ir vēl joprojām Latvijas universitāte, ja, savā ziņā. Tad vai jautājums, vai to var kaut kā, to pieredzi var pārnest, nezinu, visā universitātē? Šis ir tas, kā jau teicu, tas ir ļoti viegli izdarāms, atlasot motivētākos studentus. Jo pasniedzēju sastāvs tad automātiski, mēs varam arī dabūt pasniedzējus atbilstoši. Mums ir drusku, protams, izaicinājums ir ar naudas jautājums. Ja būtu vairāk naudas, būtu labāk pasniedzēji, būtu ko viņiem samaksāt? Tad mēs varētu daudz vairāk motivēt, piesaistīt tos, kas ir nāk no faktiski vairāk strādā industrijā, kā London School of Economics. Pa dienu viņš strādā, finanšu institūcijās, vakarā nodod pieredzi, pēcpusdienā nodod pieredzi. To viņi dara vairāk iemeslu pēc. Viens tas ir prestiži, otrs tas ir faktiski arī mēs godīgi maksājam. Un šeit ir tas lielais jautājums. Vidēji finanšu jomas profesors Eiropā maksā pie 150,000 gadā, zem 150,000 gadā. To es zinu, ka mēs mēģinām piesaistīt no Eiropas, tas ir tas, cik... Bet, nozīmē, jūs mēģināt piesaistīt no Eiropas, tad jūs drīkstat pasniegt arī angļu valodā? Latvijas universitāte, vispār Latvijā likumdošana 20% drīkst pasniegt angļu valodā. 20% no visa, kas ir attiecīgi. Okay. 20% var. To var arī palielināt? Jā, tā ir paralēli notiek latviski un paralēli notiek angliski. Okay. Bet kad īsi varbūt tavs viedoklis, vai Latvijā vajadzētu ieviest otro valodu, angļu valodu, jo Latvijā naudas nav? Un vienīgais, kā mēs varam nopelnīt, eksportēt, lai eksportētu, jāzina angļu valoda. Mēs Latvijā vienīgā, tas ir man dziļa pārliecība, ka vienīgā identitāte, kas mums jāsargā, ir latviešu valoda. Nevajag likt angļu valodu kā pirmo, bet vai viņu nevajadzētu likt kā obligātu otro valodu?
valodas šī gadījumā es būšu, viņu ir jāmāk, un studenti īstenībā šobrīd angliski runā vispār bez problēmu un var mācīties bez problēmu angļu valodā, un ir jābūt ļoti labiem kursiem angļu valodā studentiem pieejamiem. Šo mēs ļoti attīstām, lai būtu varbūt tas procents. Bet tad tie 20% angliski arī ir visos? Gluži nav visos, bet mēs mēģinām iet uz šiem 20%, ka viņi ir angļu valodā un tie ir pasniedzēji no ārzemēm. Viņi varbūt nav tā, ka ir kurs teiksim, semestra garumā, bet ir tādos moduļos, piemēram, nedēļa vai 2 nedēļu kurs, kur viņš sākās un beidzās, bet tad tikai šis kurs. Un tā ir vieglāk dabūt tos speciālistus no ārzemēm, un pie šī mēs ļoti strādājam, lai viņi pilnīgi visās programmās būtu šādi moduļi, un tad būtu šī starptautiskā pieredze Latvijas studentiem pieejama. Man pat liktos intuitīvi, ka 50-50 būtu izcili. Tad, lai mācās 50 latviski, 50 angliski, un tad mācīs kaut ko, un būs labāki pasniedzēji. Jā, bet tad mēs atveram sevi tam globālam tirgum. Jā. Un tas ir tas, ko mēs ļoti gribam, lai mēs tomēr atveram sevi šim globālam izglītības, faktiski arī no pasniedzēja puses tirgum. Bet, kā jau teicu, tad studentiem jābūt ļoti motivētiem. Bet tad tu piekrīt, ka 50-50 būtu tāds labāks sadalījums, lai būtu konkurētspējīgi pēc tam? Es domāju, ka es gribētu teikt, ka nē, jo kāpēc nē? Tāpēc, ka mums ir jāatrīst tā kompetence pasniegšana arī Latvijas cilvēkiem. Pusi palikt? Pusi paliktu. Par procentiem varam strīdēties. Šobrīd man nav atbildes precīzi, cik mēs strādāsim, lai vismaz 20 būtu noteikti. Nē, tas ir, man liekas, tā ir superiniciatīva. Es nezināju, bet man liekas, tas ir... Jo ņemot vērā tiešām Zviedru augstskolā, kādi pasniedzēji tas līmenis, kāds bija, tas bija man vismaz tas bija kaut kāds likās. Bet tu biji MBA, bet tur pasaka arī, cik tas maksāja. Un tas maksāja kaut kādas tajā laikā, man liekas, 24,000. Jā, par 24,000 mēs arī dabūtu. Mēs vidējais šobrīd finansējums ir 2,000. Par 10% dabūt pasaules līmeņa, teiksim, labākos no visas pasaules. Jā, ir sarežģīti. Jā, droši vien ir jāstāsta. Es domāju, ka arī, lai tādu izglītību iegūst, es domāju, arī cilvēki ņemtu to studiju kredītus un tā tālāk. Tā kā tas ir kaut kāds varbūt... Tā jau ir, kā tu saki, atkal plašāka diskusija. Labi, parunājam tad par tiem reitingiem. Mēs kaut kad esam par to diskutējuši. Pirmais jautājums, vai vispār tam ir nozīme tiem reitingiem? Ir daudz universitātes, kur saka nē, nav nozīmes. Jo sliktāks reitings, jo vairāk saka, ka nav nozīmes. Es teiktu, ka reitingiem ir nozīme. Jā. Un reitingiem ir nozīme, jo cilvēki uz viņiem skatās, studenti uz viņiem skatās, sadarbības partneri uz to skatās. Un ja visi tavi stakeholderi vai interesētās puses uz to skatās, un tu saki, ka tam nav nozīmes, tad kaut kas ar tevi nav kārtībā. Tas ir mans viedoklis. Ja taviem galvenajiem sadarbības partneriem tas ir nozīmīgi, bet tev kaut kas nav labi. Jā, piekrīt. Un tāpēc es uzskatu, ka tam ir nozīmes, un pie tā ir jāstrādā. To nav vienkārši izdarīt. Zināmā mērā tāpēc, ka visi tur grib būt. Visi cīnās par to, lai tur būtu. Un ir ļoti daudz tādu aspektu, no kuri tomēr prasa ļoti lielu finanšu intensitāti. Un kas mainās tajā kopumā, tajā reitingu pasaulē, mainās atkarība no zinātniskā rezultāta. Faktiski viņš paliek lielāks, un otrs, kas ir reputācijas sadaļa, ir milzīga tajā reitingā. Apmēram pat 30-40% ir kā citi tevi peer groups, citi novērtē tevi. Un tas nozīmē, ka tev jābūt ar visu laiku iesaistītiem starptautiskā vidē, lai tev vispār pamanītu. Ja tev nepamana starptautiski, tad tu reitingā nav svarīgi, ko tu dari, tev tur nebūs. Visiem tev ir jāpamana. Ka tāda ir, un tev ir labi zinātniskie rezultāti. Man ar tevi bija labi sadarboties. Tāpēc jābūt tajos starptautiskos netvarkos, ja mēs gribam būt reitingā. Un tev ir jāpēta tas, nevis tas, kas vajadzīgs lokāliem uzņēmējiem, kā tad mēs runājam. Tev jāpēta tas, kas ir interesants visai pasaules zinātnē. Un kā tu finansē to, kas ir interesants
visai pasaulē, nevis lokāli. Jo tas, kas ir lokāli, parasti nevienu tajā zinātnes reitingu sadaļā nevienu neinteresē. Jo viņiem patīk kaut kas, kas ir izpētīts tāds, kas pirms tam nav bijis zināms vispār pasaulē. Labi, par to naudu runājot. Cik ir jūsu finansējums un cik vajadzētu, lai būtu izcila universitāte un viss būtu ar izciliem pasniedzējiem? Nu, labi, mēs paņemam Tartu universitāti, kur ir līdzīgi. Tartu summārais budžets ir gandrīz 300 miljoni. Jā. Mums ir kāds 150. Okay, labi, tad padomājam. Tartu ir tikuši līdz cik? Līdz 362. vietai? Jā. 362. Latvijas universitātē ap 800. Jā. Tad izdomājam, kas ir recepte, kā mums tikt līdz 361. vietai. Mums vajag daudz vairāk starptautiskos pasniedzējus. Labi. Tas ir pilnīgi noteikti. Un daudz vairāk starptautiskos zinātniskos projektus ar pasaules līmeņu aktualitāti. Labi, bet man liekas, ka mēs esam vienreiz runājuši, un tev ir recepte, kā tikt līdz tam. Man liekas, ka tev ir recepte. Es nezinu, vai tu esi gatavs šodien atskaņot, bet... Nē, tur ir, tur ir pie tā mēs ļoti nopietni strādājam, bet tā galvenā ideja ir tāda, faktiski divi virzieni. Zinātnē ļoti iet un strādāt, mēģināt arvien vairāk un vairāk piesaistīt dažādus starptautiskos projektus. Labi. Tas ir, un tur mēs darām veselu rindu lietas, kas ir ļoti svarīgas. Otrs bija šis reputācijas, tas nozīmē visiem būt visur, kur mēs varam būt. Networkings, jo tas veidojas kā 30-40% no visa reitinga. Un tev jābūt aktuālam. Un ceturtais ir studentu faktiski internacionalizācija. Un tur ir jāstrādā. Studentu internacionalizācija ir tā, ka jāstrādā ir atkal ar labākajiem studentiem. Un tur ir iemesls, tur ir daudz specifiskākas studiju virzienas maģistra līmenī veidot. Labi, bet man liekas, ka, ja es pareizi atceros, tad kaut kas tur vēl bija ar universitāšu apvienošanu, jo vajadzētu pievienot universitātes, kur šie pētījumi tiek veikti, lai tā būtu viena grupa. Ne, tad tas ir valsts lēmums, tas nav gluži. Kas ar to izlēma? Izglītības ministre? Jā, tas ir. Principā, ja viņa, dotu savu atbalstu vai parakstu, tad to varētu institucionalizēt, un mēs tad varētu cerēt uz labāku reitingu. Jā, bet tad mēs faktiski sasniegtu to mērķi, ka mēs tos pasaules top līmeņa zinātni varētu. Bet tas viņai ir komunicēts, viņa zina, ka tā ir lieta, kas būtu jāizdara. Es domāju, ka noteikti zina. Jautājums, vai tas ir politiskā prioritāte šobrīd, vai vispār tā ir prioritāte? Kāpēc, lai tā nebūtu? Kāpēc, lai nekonsolidētu un neuzlabotu Latvijas universitātes reitingu? Kāpēc to nedarīt? Es domāju, ka viņiem ir šobrīd tik daudz citu lietu, ar ko nodarboties, piemēram, tur, kas nav izdarīts. Okay. Bet, man liekas, ka tas šitais ir salīdzinoši vienkāršs uzdevums. Labi jautājums, tad... Ja mēs pastamies Igauniju, palika ar cik skolām? Cik universitātes? Tāds lielās, viņām faktiski privātu universitāšu gandrīz nav. Ir, bet viņas ir ļoti nelielas. Lielās ir laikam 3. 3, tas ir Tartu, Tallinas Tehniskā universitāte, Tallinas universitāte. Jā, 3 universitātes. Tad, un finansējums 2 lielāks. Tad, attiecīgi, ja mēs uztaisītu šādu konsolidāciju, paliktu, RTU, Latvijas universitāte, un es nezinu. Vēl kaut kas, vai tas arī būtu risinājums, lai finansējums būtu 2 lielāks? Es teiktu, ka viena lieta, ko Latvijai gan vajadzētu atrisināt, tur es teiktu, ka šī situācija gandrīz katrai ministrijai šobrīd ir savu mācību iestāde. Konceptuāli nav pareizi. RSU ir pie veselības ministrijas, LBTU ir pie lauksaimniecības ministrijas. Šādā veidā mums katrai ministrijai ir savs, katrai ir savs mācību centrs gandrīz jau, un mēs to resursu faktiski sadalām. Kāpēc? Tāpēc, ka tā mēs darām. Tā kā nav visas universitātes zem izglītības ministrijas? Nav. Kāpēc tad vispār ir dažādas ministrijas? Tas ir super neloģiski. Vēsturiski tā ir, jo ir mums tā nozaru pieeja, nevis, ka mēs attīstam kaut kādu, teiksim tā, nevis tas, ka mēs attīstam, piemēram, augstākās izglītības nozari, bet mēs attīstam, teiksim, atsevišķās
tāds pamatnozeres. Un uzskatām, ka tā ir labāk. Kad augstskolas ir faktiski atbalsta funkcija kādai nozarei. Nevis kā augstskolas ir atsevišķs virziens, kas ir jāattīsta kā vienota sistēma Latvijā. Un tā jau nav domāšana tikai ministrija ietvaros. Arī daļa no Latvijas uzņēmējdarbības sabiedrības uzskata, ka universitātes ir nodokļu finansēta viņu atbalsta sistēma. Tā arī ministrijas uzskata, ka universitātes ir, vai viņu atbildībā esošās mācību iestādes ir nodokļu atmaksāta vai viņu finansēta viņu atbalsta sistēma, kas gluži valstīs tā nav. Es piekrītu. Labi, tad kas ir tavs priekšlikums, cik Latvijā vajadzētu vispār būt universitātēm, lai būtu kaut kāda efektīva pārvaldība? Te ir jāskatās uz Latviju mazliet plašāk. Man ļoti patīk, ka es biju Limerikas universitātē. Limerika ir Īrijā neliela pilsēta, kurā ir sava universitāte, kas saucās Limerikas universitāte. Un viņi teica, ka viņi 60. gados bija gājuši demonstrācijās, lai attīstītu universitāti pie sevis. Jo viņi saprata, ka viņiem, lai mūsu reģions kļūtu par attīstītu reģionu, viņam vajag jaunu zināšanas. Tā kā universitāte ir ar zināšanu faktiski centrs, ap kuru veidojās pilnīgi jauni cilvēki. Viņi kļūst izglītoti, viņiem veidojas jauna industrija, un mēs kā reģions varam ekonomiski attīstīties. Tāpēc ir šis griezums, reģionālais griezums ir ļoti svarīgs, lai reģionos būtu savi attīstības centri, tāpēc tās universitātes vajag arī reģionos. Piemēram, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Valmiera. Tas nav nepareizi. Jautājums ir, viņiem visiem ir vienādas prasības. Vai vienādi uzdevumi ir. Un tas ir tas lielais jautājums. Ja mēs visiem pasakām, jums ir pilnīgi vienādi uzdevumi, es teiktu, gluži nē. Tāpēc ir šis Latvijā sāk ieviest šo zinātnes universitātes un pārējās universitātes, jo viņas vairāk risina tādus lokālā atbalsta sistēmu. Labi. Tu droši vien politisku iemeslu dēļ nevar teikt, cik universitātēm jābūt un kuras ir jāiztaisa, bet labi, vai tu vismaz vari pateikt, vai Igaunija, ejot uz šīm 3 universitāšu lielo konsolidāciju, gāja pareizā virzienā? Rezultāti to parāda. Labi, vismaz šo no tevīm es izspiedu. Labi, varbūt tu minēji Īrijas universitāti, varbūt ir vēl citu, es nezinu, kaut kādu labu praksi redzējis citās valstīs, ko arī vajadzētu pārnest uz Latviju. Es teiktu, uz Latviju noteikti vajag pārnest praksi, kur mēs pie universitātēm veidojam šos saucamos tehnoloģiskos parkus. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēs radām faktiski vidi, kurā mēs varam prototipēt sarežģītus procesus. Vislabākais tur ir Aalto universitāte, kurā tas tepat Somijā, kur ir radīta faktiski vide, kurā uzņēmumi var testēt un veidot efektīvas prototipēšanas sistēmas, arī industriālajā prototipēšana, kas ir daudz dārgāka nekā vienkārši prototipu izveide. Un pēc būtības, ko valstis dara, valstis izmanto šo pieeju, lai subsidētu savus uzņēmumus, pēc būtības palīdzot viņam attīstīt, samazinot risku, investēt šādās, jaunās, inovatīvās risinājumos, finansējot universitātes, tieši šo tehnoloģisko daļu un inovāciju to sadaļu. Un pēc būtības šīs zināšanas, kas šajā procesā ir veidojās, paliek universitātēs, lai nodotu citiem uzņēmumiem. Savukārt tas konkrētais risinājums aiziet uzņēmumu, kur viņš var komercializēt. Un šis sadarbības modelis, kas visā pasaulē ir tāds, viņš dažās, ne visur pat nestrādā, bet dažās valstīs, kurās viņš strādā, viņš ļoti efektīvi veido šo
miedarbības starp uzņēmumiem un universitātēm. Un mums, diemžēl, viņš kaut kādu iemeslu pēc nav izveidojies. Un es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi gan visai uzņēmējdarbības videi. Tas nozīmē, ka mēs atrisinām to manis iepriekš pieminēto inovāciju sadaļu. Ja mēs atrisinām to finansēšanas sadaļu, tad veidojas lieli uzņēmumi, kuri spēj strādāt ar šīm inovācijām, jo mazi uzņēmumi parasti to nespēj izdarīt. Tur vajag lielus. Jā, tur ir uzņēmēji principā ar universitāti. Jā, bet kā to dara? To dara ar tiem tehnoloģiskiem parkiem, kas ir pie universitātēm, kurā ir šie faktiski finansēšanas mehānismi, kur naudu saņem gan universitāti, gan uzņēmumi tikai tad, ja viņi sadarbojas. Labi, un kāda to mēs varam ieviest? Tas atkal ir jauna politiku veidošana, kas ir tieši orientēts uz inovatīvas augsts pievienotās vērtības uzņēmējdarbības veicināšanu. Un faktiski caur piespiešanas mehānismu, vienkārši. Bet tas ir kaut kāds informētības. Jo es piemēram, labprāt, ja ir kaut kādi jauni zinātnieki, labām idejām, un tur, nezinu, es labprāt arī tādus, finansētu un tiktos un skatītos, kas tas ir, bet manā informācijas laukā nav, ka kaut kas tāds notiek. Jā, tie burbuļi mums ir diezgan autonomi, un mēs visi cīnāmies par uzmanību, arī tavējo. Ļoti labi. Tev viņi ir šobrīd. Un, kā jau teicu, jā, tāpēc mēs pie šīs, kā to stāstīt, diezgan daudz strādājam. Tā kā tur būs industriālās dienas, būs šāda veida pasākumi, nozaru griezumā vairāk. Labi. Tad, vārdu sakot, vēlreiz, es gribu par to challenge, saprotu, ka, vārdu sakot, lai jūs tajos reitingos augtu un kļūtu par labāku universitāti, vajag, nezinu, jums ir 150 miljoni, bet tad, cik ir tā nauda, kas trūkst, lai tos labos pasniedzējus varētu dabūt? Un kā to atrisināt? Vienīgais ir paprasīt valstī, vai ir vēl citi varianti? Nezinu, dārgākas studijas, lai ņem studiju kredītus, nezinu. Kas ir risinājums? Mēs šobrīd pie šī jautājuma faktiski mēģinām strādāt esošo resursu ietvaros. Un, es negribu vienkārši teikt, protams, skaidri valsts iedos vairāk naudas, mēs to izdarīsim, bet tas arī negribu šoreiz tā gluži teikt, tas nav vienīgais risinājums, bet šis ir ceļš, faktiski tas tenūru gaitas ieviešana, kas nav ieviesta Latvijā. Tas nozīmē, ka mēs nevis strādājam un meklējam tikai labākos profesorus, mēs meklējam postdokus visā pasaulē. Bet tāpēc jāievieš. Tie ir ļoti specifiski soļi, kas varbūt nav interesanti visai sabiedrībai. Tie ir universitāšu, pasaules universitāšu šajā darba spēka tirgū viens no svarīgākajiem elementiem. Tāpēc es varbūt nerunāšu. Universitātes pēc savas būtības par to, ko tu prasi, ir tā kā līdzīgs biznesa modelis, kā futbola komandai. Tu visu laiku skaties, kuru labāko futbolistu tev vajag, kas tev iztrūkst tajā kombinācijā. Jā. Un tu mēģini viņu dabūt vai nu Latvijā, vai nu pasaulē, lai tev būtu pilna komanda. Labi. Kad atbrauc tie labie pasniedzēji, tad sabiedrība no āras arī var nākt uz kaut ko klausīties? Tādu modeli mēs arī redam, kurā būs faktiski nevis klausītāji, bet mikrokvalifikācija modelis, kur tu var iegūt pie šādiem pasniedzējiem kvalifikācijas. Jā, jūs tādu foršu atvedat un ir vēl kāds brīvs solis, man liekas, labāk jau nāk. Jā, un tad ir tā, ka kopā ar viņiem būs, šo mikrokvalifikāciju modelis, ka tu vari sākt krāt savas kvalifikācijas arī pie šādiem pasniedzējiem, esot kopā ar studentiem un klausoties lekcijas. Mūža izglītība ir kaut kas tāds arī, pie kā jūs strādājat? Tur mums ir vesela profesionāls pilnveids akadēmija, kas ir tikai domāta mūža izglītības studijām un šo kvalifikāciju iegūšanai. Tā kā pie šī arī strādājam. Labi. Mākslīgo intelektu vajag mācīt visos priekšmetos, visās nozarēs, visos virzienos, vai vajag mācīt mākslīgo intelektu? Vajag, un tas ir faktiski horizontālā kompetence. Tas tā kā spēja strādāt ar datoru. Labi, jūs viņu mācat? Jā, mācam. Mēs šobrīd īstenībā strādājam, kā viņu integrēt ļoti dažādās nozarēs. Ir nozars, kur tas jau visu laiku notiek. Faktiski studiju virzieni, bet ir tādu, kuros vēl jāpiestrādā. Tā kā pie šī jautājuma mēs arī strādājam un mums ir savs iekšējais mākslīgā intelekta centrs, un mēs integrējam resursus, lai viņi strādātu, faktiski tā padziļinātu, mums jābūt savam skaitļošanas bāzē.
Jo, teiksim, uz ārējām faktiski skaļošanas bāzēm mēs nemaz nevaram visiem studentiem dot piekļuvis, piemēram, pašiem instalēt savus mākslīgā intelekta modeļus, trenēt viņus. Tā kā mēs gan strādājam pie tehniskā risinājuma, gan arī pie pieejas vienkāršošanas šiem tehniskiem risinājumiem. Labi. Mums būs kaut kā jāsarunā, lai mūsu izglītības ministrs noskatās epizodi. Viņai radīsies daudz idejas, kas jādara. Labi, vēl jautājums 2. Man liekas, ka mēs par to arī esam runājuši. Var sakot, kas mums ir izcilās ģimnāzijas? Jā, 1., 2. Jau ir ļoti līdzīgas. 2. kāpēc izceļ 2. Ka 2. saka, ka viņi ir līdzīgi, un man dēls tur mācās. Tāpēc es saku, viņas ir līdzīgas. Labi, tas tā joks atkāpēja. Bet mēs par to esam runājuši. Var sakot, ir Raiņa bulvāra brīnišķīgā ēka, kur, man liekas, ka viņi kaut kad drīz izvāksies, jo jūs pārvāksiet uz jaunajām ēkām, kas ir Pārdaugavā. Jautājums, vai pirms 1. ģimnāzijā izcili viss tiek darīts, izcili pasniedzēji, viss izcili. Varbūt viņus vajadzētu pārvest uz Raiņa bulvāru, kas ir lielas telpas, kur var taisīt, nevis, man liekas, viņam 6 klases, bet var taisīt, cik grib. Tā bija drusku cita ideja. Tā bija ideja par Aspāzijas bulvāru 5. Jā, Aspāzijas bulvāru. Aspāzijas bulvāru 5, kur ir gandrīz 15,000 kvadrātmetri, no kurienes mēs tiešām izvāksimies. Un tā varētu būt faktiski visu 3 ģimnāziju māja. Kur vairāk cilvēku varētu networkot, iepazīties. Jā, un tad varētu, un tur ir gan teātra zāles, gan sporta zāles nav liels, bet jebkurā gadījumā tas varētu būt tāds vieta, kur šo trūkstošo resursu varētu izvietot, visas viņas atrodas, nezinu, tur, 5 minūšu gājienā no Aspāzijas bulvāra. Ideāla vieta, kur paplašināt resursu, nejaucot faktiski Rīgas centra tādu arhitektūru. Bet tāda diskusija kaut kāda ir bijusi ar tām ģimnāzijām? Kaut kas tas ir kaut kur? Ar ministri bija diskusija par šo, ka... Ar esošo? Ar iepriekšējo. Tas jau nekur vairs nedara. Vismaz labi, kāds viņai bija viedoklis? Viņa teica, ka jā, īstenībā tā ir ļoti laba ideja, tāpēc, ka tas... Man liekas, politiķi vienmēr tā saka. Viņiem ko pasaka, tā ir ļoti laba ideja. Labi, es šodien uz jokiem. Bet jebkurā gadījumā tā būtu iespēja arī universitātēm piedalīties faktiski šajā mācību procesā. Mēs negribam taisīt savu skolu, mēs esam gatavi vairāk palīdzēt to sadarbību veidot ar skolām. Un kāda es saku, nav tā, ka ir pilnīgi Rīgā uzreiz pieejami, 14-15 tūkstoši kvadrātmetri mācību faktiski. Tieši tā, ir izcilts telpas, izcilā vietā. Jācer, ka man liekas, ka tā ir laba ideja. Var sakot, tas ir viens bija jautājums, un otrs jautājums ir, kad tā pati, nezinu, es cerams, ka tur nav kaut kādā konkurence iekšēji, bet tā pati Zviedru ekonomikas augstskola arī, man liekas, izcils modelis, bet viņi var gadā uzņemt 100 cilvēkus. Viņi tur uzņem nedaudz vairāk, tur 140, kaut kas atbirst, bet viņi var uzņemt tikai 100. Man liekas, arī tos, ja ielaistu tomēr lielākā telpā un viņi varētu uzņemt vairāk, viņi arī tomēr iegūst tur superzināšanas, salīdzinoši. Vai tos arī nevar kaut kur pārvietot un audzēt? Te mēs nonākam pie viena no svarīgiem jēdzieniem. Un tas jēdziens, par ko jau mēs iepriekš runājām, bet ir tomēr vēlreiz varbūt viņu atkārtošu. Es biju uz tādiem ļoti intensīviem kursiem Harvardā, un viņi stāstīja pieredzi, kad bija ekonomiskā krīze 2008. gadā. Viņiem vienu brīdi, un es tagad runāju par Harvard Business School maģistros programmu, kas maksā tur gandrīz 100,000 gadā, 2 gadi, 200,000 plus tur dzīvošana. Viņiem konkurss nokritās uz 12 uz vienu vietu. Un viņi teica tā, un tad mēs nevaram atlasīt tos, kas atbilst mūsu standartam. Mums vajag vismaz 15 uz vienu vietu, lai atlasītu tos, kurus mēs gribam pie sevis. SSR Rīga, man liekas, konkurss ir apmēram 5 uz vienu vietu. Vai viņi ļoti daudz, teiksim tā, ko dara universitātes? Universitātes uzreiz faktiski tavā vietā atlasa tavu draugu kopu tavā vietā. Viņi atlasa tātad vienādas intereses un apmēram vienādu zināšanu līmenis.
Un tev veidojas uzreiz tas networks, kāpēc tev liekas, ka viss tik labi. Tāpēc, ka tavā vietā ir jau veikta atlase vai nu pēc finanšu pieejamiem līdzekļiem, kas nav labi, bet pēc zināšanām un interesēm. Un tas nozīmē, ka mēs jau ejam kopā ar cilvēkiem, kuriem mums ir kopīgas intereses. Vai ne? Es piekrītu, jā. Bet man vienkārši domā... Ko es to gribu teikt? Jā, tu pabeidzi. Ko es gribu teikt? To, ka nav tik vienkārši pie mūsu ierobežotā cilvēku skaita atlasīt cilvēkus ar vienādām interesēm un vienādu motivāciju un vienādu zināšanu līmeni. Tāpēc cik viņi var palielināt šo skaitu, tas ir jautājums, es nezinu. Tas ir jāskatās. Man nav viņu precīzie dati par viņu uzņemšanu. Gan jau, ka dubultot var. Dubultot pieņemsim var, vai daudz vairāk var, es neesmu pārliecināts. Dubultās jau var būt 200 jaunieši ar labām zināšanām. Tur arī ļoti liels pieprasījums, es zinu, no ārzemēm. Tur tā kā grib mācīties cilvēki no Igaunijas, no Lietuvas, no Moldovas, tur nezinu no kuriem. Pēdējais gads ir bijis īpaši labs, un iemesls tam ir tas, ka Eiropa šobrīd faktiski var ciet. Tās tradicionālās vietas, kur latvieši mācījās ārzemēs, varās ciet. Anglija paliek ļoti dārga. Nīderlanda, kurā ir ļoti laba izglītība, bet viņi sāk vērt ciet angļu valodas programmas. Vācijā ir vāciski pieejama. Varbūt tā ir kaut kāda iespēja Latvijai tieši. Latvija, SSR Rīga to ļoti izmantoja. Mums ir pieaugums arī pieprasījums visās, angliski veselības jomā, kur mēs esam faktiski spēcīgi. Tur ir diezgan liels pieprasījums. Tā kā, jā, es domāju, ka tā ir iespēja, un ņemot vērā šo ģeopolitiku, un ģeopolitika, saprast, mums kaitēja, daudz baidās, ka šeit braukt, bet tieši no tā politika Eiropā mainās par to, ka izsevišķi Nīderlandē, kas ir viena no labākām izglītībām Eiropā. Labi, Incent, kāpēc tu vērtē, ka Nīderlanda ir augstāka izglītības kvalitāte nekā Anglijā? Viņiem ir pēc universitāšu reitingiem, ja mēs skatāmies, un pēc tā, kā viņi nodrošina šo studiju procesu, tad Nīderlanda ir tiešām, es domāju, ka vismaz līdzvērtīga. Kas ir top 3? Vai, top 5 Eiropā? Kurā nozarē mēs atkal skatāmies? Pieņemsim uzņēmējdarbībā. Tie uzņēmēji mums trūks Rotterdams, piemēram, ir Copenhagen Business School. Jā. Ir Rotterdams Erasmus universitāte. Ļoti labi, sevišķi loģistikas un visas šīs sadaļas ir ļoti labas. Ir INSEAD Francijā, Bocconi Itālijā. Ja mēs ņemam tāds top universitātes, ja mēs ņemam citas nozares, tad mēs tur Minhenes universitāte, tur viņam ar Minhenes universitātes budžets, man liekas, tur pie 2 miljardiem. Iespējīgi. Tie universitāšu budžeti, par kuriem mēs runājam. Bet kaut kādas Eiropas Savienības naudas nav pieejamas, es domāju, izglītībai, tad taču vajadzētu pieejamām būt kaut kādām naudām. Es domāju, ka jums kā Latvijas universitātei. Latvijas universitātē 150 miljoni. Valsts tiešais finansējums ir 32. Un pārējā ir Eiropas Savienība. Tur dažādi, visādi projekti piesaistīti. Bet, ja būtu 300, tad valsts vēl projām būs 64? Nē, valsts, piemēram, Igaunijā valsts dod, man liekas, apmēram pusi. 150. Gandrīz pusi ir valsts finansējums, jo viņiem ir, piemēram, nav studenti no jāmaksā. Visi bez maksas? Bez maksas studentiem, bet viņiem ir limits. Tartu universitāte arī var uzņemt 12,000 studentus, un nevis 12,001. Cik Latvijas universitāte uzņem? Mums ir 16,000 studenti, bet mums ir liela... 4,000 studentu vairāk, bet pa 150 miljoniem naudas mazāk. Jā, bet nauda nav tikai... Jā. Un tā ir tā faktiski starpības. Lai gan universitāte, piemēram, nodokļos samaksā 28. Tikai no tiem 32, ko iedod 28 samaksā nodokļus, tad 4 beigās ir Latvijas ieguldījums. Tīrais ieguldījums. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti daudz citu piesaistīto līdzekļu no malas. Labi, interesanti, vai viņi lietas kursā vispār par šo. Bet labi, man liekas, ka mēs jau tā plus mīnus, man liekas, lielāko daļu esam izrunājuši. Paldies. Tā, man vēl viens, jūs jau paliekat. Labi. Vēl 3 jautājumi, tāds, kurus tad mēs jautājam. Labi, tātad baigi sarežģīt. Labi, 3 foršas lietas par Latvijas universitāti. Kas tev dara prieku, ejot uz darbu?
iespēja strādāt ar gudrākiem cilvēkiem nekā pats. Labi. Katrā nozarē ir kāds gudrāks par tevi, un tas ir tik interesanti. Labi. Tas ir viens. Otrs ir iespēja un sajūta, ka tu kaut ko vari izdarīt labu. Tas ļoti motivē. Forši. Un darbs ar jauniešiem. Un tiem jauniešiem dažādiem viedokļiem un entuziasmu, vai tieši otrādi neentuziasmu. Saka, super. Tev katru dienu ir iespēja ieraudzīt kādu no skata punktiem, par kur tu dzīvē neesi iedomājies. Labi, tas varētu būt interesanti. Labi, jums ir arī mentorship programma Latvijas universitātē? Okay, forši. Es mentorship šogad atbildu Stokholmas augstskolā. Tā kā mēs varam pamainīties ar mentoriem, kaut kā viens otru atbalstīt. Tā, labi, vēl cik jautājumi? 1, 2? 2 jautājumi, bet var arī ne par politiku un LO vienkārši ar kaut ko. Labi, kas ir tavs sporta veids, ar ko tu nodarbojies? Burāšana. Wow! Forši. Man arī burāšanas tiesības ir, bet man nav laiks burāt. Nē, es burāšu nodarbojos no 10 gadu vecuma un es piedalījos ļoti daudzās sacensībās. Wow. Un kaut kad paicina līdzi. Labi, cik tu pats ļoti turpini mācīties? Jo es, man liekas, reāli cenšos kaut ko lasīt vai kaut kādā veidā apgūt katru dienu. Un jautājums, vai arī tas ir kaut kas, ko tu dari, vai tev pietiek tam laiks? Nē, universitātē strādājot, nevar nemācīties. Vispirms tu mācies no visiem, jebkuras tikšanās. Kā es teicu, viss ir gudrāki savā nozarē par tevi, bet tev ir jābūt kompetentam kādā no nozarēm, lai kāds vispār ņemtu tev vērā. Nu jā, taisnība. Un tas nozīmē, ko ekonomikas zinātnē vai uzņēmuma zinātnē, tas ir visu laiku būt zināšanu laukā, kas ir plašāks nekā Latvija. Labi, latviešu kaut kādā īpašība, kuru tomēr mēs varam izcelt, kas ir laba? Es teiktu, ka mēs esam, kā jau teicu, tas ir būt par speciālistu. Īstenībā spēja strādāt savā nozarē un būt labākam šajā nozarē ir izcils zināšanu kopums. Un ja mēs spētu apvienoties, tas vispār ļoti labi nostrādā, jo mēs zinām un mākam izdarīt ļoti daudz labas lietas. Cikot, mēs esam individuāli labi profesionāļi, bet tas, kas mums jāpieliek, ir spēja sadarboties. Jā, un veidot kaut ko lielāku. Principā viens otram. Un veidot kaut ko lielāku pašiem par to. Mēs viens otram principā neusticamies. Tā sanāk. Kāda Latvijas dzīves ziņas pamats, savs kaktiņš, savs stūrītis. Labi, paldies. Bet tagad jums ir jāuzdod 3 ātrie jautājumi Armandam. Opā, Toms šodien neizaicina viss. Kāds ir tavs panākuma faktors? Panākumu faktors. Man liekas, ka daudz darba. Man liekas, ka mana panākuma faktori, kad es māku atrast foršus, labus cilvēkus, ieraudzīt viņus talants un apvienot viņus komandā. Kad es nemaz neesmu tur kaut kāds baigais ģēnijs, kas pats visu izdomā, es vienkārši spēju atrast foršos un gudros un salikt viņus vienā telpā. No tā tur kaut kas rodās. Redz, uzticies cilvēkiem. Tā sanāk. Savādāk jau neko nevar izdarīt. Kāds ir tavs lielākais mērķis nākošos 10 gadu laikā? Kur tu gribētu būt? Nākamo 10 gadu laikā. Nezinu, kaut kādu. Varbūt to banku vajadzēs uztaisīt dienas beigās. Tas varētu būt kaut kāds tāds lielais mērķis. M&A banku uztaisīt. Kaudzu? M&A darījumu banku. Kaut kas tajā virzienā, kaut kur es tā kā lēnām skatos. Tur kaut kas. Tas kā varētu būt tāds lielais challenge. Kad tu iestājies universitātē, ko tu būtu darījis savādāk, ja tu tagad stātos universitātē? Ja es tagad stātos universitātē, droši vien es iespējams jau tas ceļš bija labs, varbūt viss jau bija pareizi, es neko vispār nenožēloju, bet es varbūt jau bakalaurā iet uz ekonomikas augstskolu. Uz Zviedriem. Jo tur tiešām tas līmenis tur bija wow. Tā kā, ja to varētu multiplicēt, tad es arī varbūt ārzemēs skatītos, ka pamācīties, jo tas, man liekas, arī ir kaut kāds tomēr svarīgs laiks, un ka tu vari būt kaut kādā citā kultūrā, pamācīties un cerams pēc tam atgriezties Latvijā. Tas, man liekas, arī ir ļoti vērtīgi. Kaut ko plašāk paskatīties.
Nu tā. Vēl divus ļoti labi jautājumi. Varbūt klausies, šitais vispār kaut kāds formāts, kā vajag iet. Tas aizdomāju. Vai ne? Vai vispār vajag tā, ka vienu tu uzdod viesim un vienu viesis tev. Tad uzreiz normāla diskusija. Tad tas paliek kaut kā dzīvāk, ne? Šis man patīk formāts vispār. Ko tu vēl varētu uzdot? Es uzdot tev jautājumu. Kāds tavs dzīves moto? Dzīves moto ir, ka visu laiku neapstāties un kaut ko izdomāt jaunu. Visu laiku jābūt kustībā. Ja? Tā kā ritenis, lai neapgāstos, viņš jāmin. Nu tā. Nu, un tad jau, kad tu katru dienu kaut kur minies, tad tu jau visu laiku kaut ko jaunu ieraugi, jaunas iespējas, jaunu cilvēku. Un tad jautājums, kur tu nelies enerģiju? Nezinu, man liekas, ir tā, ka jo tu vairāk dari, jo tu vairāk vari izdarīt. Angliski, man liekas, tāds teiciens, the more you fuck, nezinu, ir tāds, ja esat dzirdējuši. Nu, tāds, man liekas, jo es nezinu, es katru dienu eju uz sportu, cenšos vismaz, un no tā, tev liekas, ka tu tur nogurst, bet no tā tu gūsi vēl vairāk enerģiju. Tā kā viņš kaut kā multiplicējās. Atpūta ir nevis pilnīgā bezdarbībā, bet darbība pārmaiņā. Darīt kaut ko citu. Jā, tā ir. Nu, dopamīnu mēs varam dabūt, nezinu, lietojot alkoholu vai iegūstot jaunu informāciju. Dopamīns ir no abām lietām. Bet tikai viena ir destruktīva, un otra ir konstruktīva. Right? Ar kādiem cilvēkiem tev patīk būt kopā? Nu, ar tādiem, kā tu teici, ideālā gadījumā gudrākiem par tevīm, no kā tu vari kaut ko mācīties. Kaut kā tā. Kā pašam tev bija interesanti? Man pa pusē. Ļoti specifiski bija. Pa pusē interesanti. Jā. Nē, nu, tur vienkārši ir daudz, kas ir, tas kaut kāds nozares specifika, ko mēs nezinām. Tā kā. Bet tas ir, ja tu uzrauj daudz par universitāti, bet par ekonomiku, tā problēma par ekonomiku, kas arī neviens principā īstam neinteresē. Tas ir slikti, jā. Nu, protams, ka visiem patīk progresīvie, kas sola, ka visiem atņems un izdalīs, un ka viss būs, un ka tā kā visi jau grib uzreiz, nevis ieguldīt. Un pēc, man liekas, tas vispār tā kā panākuma atslēga ir postpone gratification, kad ir atliktā tā laimes vai kāda saņemšana, ja? Tas ir vispār visa pamatā. Ja? Nevis tu nopelni pirmo naudu un tur iztērē un parāda visiem, bet tu tā kā viņu ieguldi un arī nākamo ieguldi un arī nākamo ieguldi un arī nākamo ieguldi un tad beigās tā kā, tu tērē tikai kaut kādas tās dividendes, ko tā nauda nopelna. Bet visi jau grib saņemt uzreiz, neviens negrib to postpone gratification, kas ir vispār kaut kādas... Skaidrs. Kaut kādas, nezinu, pamatā, tur, nezinu, pasties uz tiem pašiem ebrejiem, kā viņi kapitāla audzē, ja, tad viņi apsties, viņš izstāsta pēc, tur, nezinu, bomžu, bet viņš zina, kad viņš redz visas viņa automašīnas ir salonā, viņš saka, jo viņš jau viņus var nopirkt jebkurā brīdī, bet viņš vienkārši stāv salonā. Es biju domājis, ka tu man vairāk ir prasījis par ekonomiku. Tagad izstāsti, mums vēl kaut kur kamēr raksta. Pastāsti par ekonomiku. Vai šauj? Kā viņi strādā, ko mums vajag zināt, ko nevajag zināt? Kas ir jāsaprot, ka, teiksim, lai mēs attīstītu vispār valsti kā tādu veiksmīgu projektu? Jā. Ekonomika ir jābūt diezgan augstā prioritātē nepārtraukti. Tas nozīmē, katru lēmumu mēs vērtējam nevis pēc ietekmes uz budžetu, kā mēs to tagad darām, bet pēc tā, cik lielu pievienoto vērtību tas radīs mūsu ekonomikā. Kā Singapūrā, piemēram, vai Jaunzēlandē arī. Cik liela būs konkurētspēja, vai tas veicinās konkurētspēju, vai tas neveicinās konkurētspēju. Iedomājies pat Ķīna, tanī brīdī, kad Poļi aiztaisīja robežu. Ķīnas ārlietu ministrs atbrauca uzreiz uz Poliju, uz pārunām. Tikai tāpēc, ka viens vilciens nedēļā netiek uz Eiropu. Viņš atbrauc uz turieni. Iedomājies, kāda prioritāte valdības cilvēkiem ir ekonomikai Ķīnā. Kāpēc mēs uzskatām, ka mums var tā nebūt? Kāpēc Ķīna tik ļoti uztraucās par savu ekonomiku? Tāpēc, ka no ekonomikas ir atkarīgs spēja
sevi aizsargāt, spēja motivēt cilvēkus, saglabāt sabiedrībā līdzsvaru, jo tas ir tas, kas faktiski nodrošina to, ka valsts var realizēt savas funkcijas. Savukārt, lai šīs būtu iespējams, mums visu laiku jādomā, kā mēs radam vērtību. Jo tas IKP, pa ko mēs iepriekš runājam, tas ir mūsu kopīgi radītā vērtība. Kāpēc mums ir zemāka, un mums būtu nepārtraukti jāuztraucās, kāpēc mūsu radītā vērtība ir zemāka nekā lietuviešiem un igauņiem? Kāpēc mēs radam sumāru vērtību, kas ir mazāka? Tas ir jāpēta, jāanalizē, un par to ir jādiskutē sabiedrība, ja mēs gribam, lai mums būtu nauda, ko pārdalīt mūsu vajadzībām. Tieši tā, Igaunijā vienkārši 2 reizes vairāk naudas Tartu universitātei. Pat ne universitātē, es runāju par ekonomiku kopumā, ka ir vairāk ko dot veselībai, ir vairāk ko dot skolām, ir vairāk ko dot universitātēm, aizsardzībai. Ekonomikai jābūt prioritātei numur 1. Un to, kamēr mēs to nesapratīsim, mums visu laiku pietrūks un mums liksies, ka citi ir labāki nekā mēs. Un tā mēs zaudējam uzticību savai valstī. Jo mēs gribam lepoties ar to, kas mums ir. Mēs ar sportistiem lepojamies, ar māksliniekiem lepojamies. Bet ar ko mēs varam teikt, ka mēs lepojamies ar kuru no uzņēmumiem? Ar Mikrotiku lepojamies. Ar Printify lepojamies, ar Printful apvienojās gan abi. Jā, bet tad cik daudz cilvēku tu aizbrauc uz ārzemēm, tu saki, man ir Printiful, tas ir Latvijas. Cik viņu zina? Vai, piemēram, Mikrotiku, cik zina, tu aizbrauc uz, Spāniju? Gan jau rūters mājās viņiem ir, bet vai viņi zina, ka tas ir Mikrotiks? Jā, un tas ir tas tāds. Par Boltu pēkšņi. Labi, ar Baltiku reklāmies. Mums ir foršā avio kompānija, viņi gan ir dārga un visu laiku jāsubsidē. Bet drīz arī. Labi. bet tas ir tas stāsts, ka mēs gribam ar savu ekonomiku lepoties. Un mums ir, lai valsts pastāvētu, mums ir jābūt par kaut ko ļoti lepniem. Un teikt, šo valsti ir vērts aizsargāt, jo tā ir vērtība. Dziesmas valoda, tas ir ļoti svarīgi, tas ir tāds pamats, bet uz tā ir jābūvē tāds, kā mēs pievienam vērtību un kā mēs pievienam vērtību ne tikai priekš sevis, bet priekš visas pasaules. Jo tad mēs esam interesanti. Ir ļoti interesanta teorija, ko es tiešām gribētu, lai daudz vairāk cilvēku zina, ir tā saucamā sociālās apmaiņas teorija. Sociālās apmaiņas teorija pēc būtības pasaka vienu lietu. Ja lielākais spēks jebkurās attiecībās ir pusē, kas vēl šīs attiecības vismazāk. Šādi ir lielo valstu ārpolitikas pamatu elements. Radīt situāciju, ka visiem tev vajag, rezultātu var diktēt noteikums. Tā kā. Amerika, piemēram. Piemēram, Amerika, jā. Viņi tev rada situāciju, ka visu laiku viņiem visiem tevi vajag, rezultātā viņi tev klausa. Un tu esi vajadzīgs tikai tad, ja tu esi ar kaut ko vērtīgs. Gribat Amerikas aizsardzību, maksājiet tādus un tādus tarifus. Jā, vai maksājiet tādus un tādus procentu aizsardzībai. Un no tā 30% pērciet pie mums. Ja ne, tad, saprotiet. Un šādā veidā, un tā viņi veido to ekonomiku, lai tu būtu vajadzīgs visiem. Un to ar kādu varētu dīlot, lai kāds tev aizsargā, piemēram. Okay. Labi. Cerams, ka ekonomika kļūs par Latvijas prioritāti. Tas bija. Jā. Bet tāpēc, ka tas ir tas, ka tu saproti, kā strādā tā sistēma. Un tāpēc, man liekas, šitas, ko es tagad pateicu, ir svarīgi. Šitas te pēdējās. Šī ir svarīgi to saprast, jo tā viņa domā. Es biju uz vienu produktivitātes padomu sēdi Eiropas komisijā, kur bija visas produktivitātes padomu sēdē. Diskusija, zin par ko bija? Starp frančiem un vāciešiem, tas vēl bija pirms kara. Francijas tie ekonomikas faktiski biedrība teica, jums ir vairāk jāinvestē savā ekonomikā, jo, ja jūs investējat savā ekonomikā, tad sumāri visas Eiropas ekonomikas iet uz augšu, tāpēc, ka jūs patērējat un visas patēriņas sumāri aug. Vācieši teica, nē, mēs neinvestēsim, mums ir budžeta pārpalikums, mēs viņu neinvestēsim. Jo mūsu industrija, piemēram, būvniecības strādā uz maksimālās robežas, ja mēs to izdarīsim, tad cenas faktiski darbspēka izmaksas mums pieaugs, algas visiem pacelsies, mūsu autorūpniecība paliks nekonkurētspējīga. Viņi šādi domā.
katrs lēmums, vai viņš palielina mūsu konkurētspēju vai nepalielina. Tāpēc mēs netērējam budžeta pārpalikumu tam, ka mēs varētu tērēt visām sociālām vajadzībām. Tikai tāpēc, ka tas samazinās mūsu konkurētspēju. Tādā līmenī par Latvijas ekonomiku, man liekas, nedomā neviens. Bet es tik saku, tas ir tas, kā būtu jādomā par jautājumiem, kad mēs lemjam par to, kur investēt, kur neinvestēt. Pagaidām tikai tērējam. Jācer, ka sāksim domāt par investīcijām. Mums jādomā par ekonomiku, jādomā profesionāli šajā līmenī, kā šī darbība ietekmēs visu pārējo sistēmu. Un kamēr mēs to nedarīsim, mums visu laiku pietrūks. Labi, super. Vai. Paldies, laižam!